Valsts darba inspekcijai norit aktīvas sarunas ar pašvaldību vadītājiem. Iemesls ir tikai viens. Darba inspekcijas redzeslokā nonākušas vairākas problēmas, kas saistītas tieši ar valsts iepirkumiem. Un, kā norāda darba inspekcijas pārstāvi, svarīgi šīs problēmas jau atrisināt saknē, veicot izmaiņas iepirkuma likumā. Tā ir valsts problēma, domāts labs likums, bet, diemžēl, šis likums šobrīd ļauj iedzīvoties negodīgiem cilvēkiem. Šajā gadā praktiski visas Latvijas pašvaldības ir saskārušās ar problēmām tajos būvniecības objektos, kur pašvaldība ir pasūtītājs. Netiek ievēroti termiņi, darbiniekiem trūkst atbilstošas kvalifikācijas, kas viennozīmīgi ietekmē darba kvalitāti, uzsver Zemgales reģionālās valsts darba inspekcijas vadītājs Valdis Dūms. Lai situāciju uzlabotu, būtu jāmaina nosacījums, ka galvenais iepirkuma kritērijs ir zemākā cena. Nevienam nav noslēpums, ka šobrīd ļoti daudz šīs celtniecības kompānijas, īpaši mazās, šos konkursus vinnē piesolot dempinga cenas, kurās jau a priori ir ielikt šajos aprēķinos tas, ka netiks nomaksāt kaut kāda daļa no nodokļiem, ka netiks samaksātas algas cilvēkiem, par darba aizsardzības prasību, darba aizsardzības pasākumu neievērošanu vai finansējumu neparedzēšanu, tam tur vispār nav runas. Ja. No trūkumiem iepirkuma likumā nav izvairījušās arī vietējās pašvaldības. Izvēloties lētāko būvnieku, Ikšķelē šogad problēmas radās ar vidusskolas siltināšanas darbiem un vairākiem ceļu remontdarbiem. Mēs pašvaldība esam pēdējā gada laikā sastapusies ar šādiem gadījumiem. Var arī piesaukt tādu iepirkumu, kā mums bija Dīgas ielas projektiņš, kurš mums izmaksāja pašvaldībai 330 000, bet reāli tās izmaksas noteikti ir daudz augstākas. Viens no variantiem, kā sakārtot sistēmu un iepirkuma konkursu padarīt godīgāku, varētu būt izmaiņas pašvaldības iepirkuma konkursu nosacījumos vai konkrēti nosacījumi līgumos ar darba izpildītājiem. Pie izmaiņu priekšlikumiem sākušas strādāt arī Latvijas lielākās būvkompānijas, kas pēc visu nodokļu nomaksas nevar spēkoties ar citu, iespējams netik godīgu uzņēmumu noteiktajām pārāk zemajām cenām. Valsts darba inspekcija jautājumu par iespējamām izmaiņām iepirkuma likumā plāno skatīt arī pašvaldību savienībā. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogas televīzija.